Šis ir mūsu jaunais projekts, kurš ir par to, ka cilvēki, kad sports nešķiro, kad nav starpība, vai tu esi labs sportists, vai tu esi iesācējs, vai tu esi ar īpašām vajadzībām, vai tu esi garš, rēsns, īsts vai tievs, visi mēs varam kopā sportot. Šodien mēs izdomājām šo pasākumu LNK sporta parkā, jo viens no svarīgākajiem sporta notikumiem Latvijā ir Rīgas derbija spēle, un pirms tam mēs izdomājām uzrīkot arī savu futbola komandu, kurā piedalījās sportisti no visas Latvijas. Šodien mūsu tenisa un futbola sacensībās, draudzīgas sacensībās, kurās nebija uzvarētāji, piedalījās bērni ar un bez invaliditātes. Piedalījās vecāki, piedalījās Māris Verpahovskis, piedalījās bijušie sportisti un esošie sportisti. Un mēs sapratām, ka mēs varam kopā sportot, mēs varam kopā ēst, mēs varam kopā smieties. Ja mēs nokrītam, mēs varam kopā raudāt, bet visi kopā pacelt savu pat pretinieku komandas spēlētāju un turpināt spēli tālāk. Jo galvenais nav rezultāts, galvenais ir process, kāds ir spēles process. Vislielāko paldies gribu pateikt LNK Industrial. Es gribu pateikt lielu paldies RFS klubam. Man ir personīgie lielie paldies, ko es gribētu pateikt. Es ļoti gribu pateikt paldies Lokam, es gribu pateikt Olimpiešu sociālam fondam paldies un pateikt paldies katram cilvēkam, kas piedalījās. Es gribu pateikt paldies arī FAM3, kurš mums palīdz filmēt un mūs atbalsta jebkuros sociālajos mēdījos. Es gribu pateikt katram sportistam paldies un pateikt paldies katram cilvēkam, kurš šeit ir atnācis. Un es gribu uzaicināt mūs atbalstīt un piedalīties nākamajās sacensībās, kuras mēs plānojam ziemā. Un mūsu tā devīze ir sport doesn't sort, ka sports nešķiro. Un mēs gribam, lai mūsu cilvēciņš, kurš sāka šodien šo ceļu šeit Rīgā, lai viņš ceļotu pa visu Latviju. Mēs gaidām jūs ziemā.